Man sauc Mārtiņš. Kādreiz labākais draugs atnesa man paštaisīt mašīnīt un paprasīja uzties tetovējumu. Tā tas saka. Pēc tam bija interese kaut kā. Sāku mēģināt, kaut kas sāku padoties un tā lēnā garā. Trenējoties uz draugiem. Pirmā reize es mēģināju tetovēt uz doktora dēļas gabalu. Man bija vienkārši žēl draugu sabojāt uzreiz, un tad es pamēģināju doktora dēļas gabalu. Bet, nu, tā kā saprotu, ka tas nav tik traki, nevar dot pārāk dziļi, un viss būs kārtībā. Vislabākais mācīties pašam uz sevi. Tad tu saproti, cik dziļi var iedot tātad. No gataviem dizainiem ļoti reti, kad nāk cilvēki. Pārsvarā tas notiek tā, ka atnāk cilvēki. Izskaidro savu ideju, parāda apmēram variants, kādā stilā viņš to vēlās, un tad jau es lieku kopā, vai nu, teiksim, tur Photoshopā digitāli, vai nu, teiksim, tā kā šajā gadījumā jābūt rokas zīmē. Principā, jā, pamat ideja jābūt ir klientam. Nevar atnākt tā, es gribu kaut ko nezinu, kur mēs tas izvēlas vietā. Ir dienas, kad ir tetovēšana, un ir dienas vienkārši, kad ir pieraksts, teiksim, uz konsultācijām, vairākas cilvēks saraksts, un visu dienu nāk un tiek pierakstīts idejas, domāts, kas kā. Vairāk nekas tāds neparasts nav. Visgrūtākais tas, ka jāstrādā cilvēki. Ļoti grūti citreiz cilvēks ir izdomājies, ka kaut kas ir baigi forši, viņam galvā viņš to ir salicis, bet, kad liek uz lapas, tas nav tik forši. Bet viņš vienalga iedomājas un spītējās, ka tas izskatīsies labi. Joprojām tādu liekas grūti un sarežģīti, ka jādatorē kādu, teiksim, ģimenes locekļu portreti. Tas man joprojām liekas sarežģīti. 2-4 no Anglijas uz Facebook dzimumu locekļi. Vīrieši. Ļoti